Trumpa lielais paziņojums bija tirdzniecība vienošanās ar Angliju, par ko viņš ļoti priecājās. Bet jāsaprot, ka Anglija ir tikai 8. lielākais tirdzniecības partneris un tie svarīgākie vēl ir priekšā. Tirgi sākumā bišķiņ sapriecājās, bet tad iedziļinoties sāk atslābt. Šo gadu varētu nosaukt par tādu lāču tirgus gadu, kad akcijas krīt, bet pelnīt var visos laikos un ir vairākas akcijas, kuras pieauga pēdējā mēneša laikā pat 40% līdz pat 90%. Augšā daži piemēri: HIMS, Palantir, Sezzle, Axon, MicroStrategy un citas. Warrens Buffets turpina akumulēt vairāk skaidrus naudas, bet paziņoja arī, ka līdz gada beigām ies prom no vadības, kas daudziem investoriem neiepatikās un akcijas cena tāda vāja šobrīd. Nesen bija Fed sapulce un viņi likmi nesamazināja, pa ko Trumps dusmīgs nosauca Fed vadītāju Pavelu par muļķi, bet pats nesaprot, ka inflācija augs dēļ Trumpa tarifiem. Daudzi jau kādu laiku fano, cik lētas ir Google akcijas, bet atsakās iedziļināties tajā, ka Google sāk zaudēt šo te meklēšanas vietni, jo daudzi meklē tagad ChatGPT vai Grok. Kopumā akciju tirgus ir atdūries pret pretestību, kas ir S&P 5700 un beidzās arī izšalts pulveris. Aprīļa mēnesis akciju tirgos un arī maija pirmā nedēļa bija ļoti labi, jo pirmā ceturkšņa dati jau nav tarifu skarti. Tie bija labi un bija eiforija, cik daudziem uzņēmumiem ir labākie finanšu rādītāji, kas pavilka kopējo tirgu uz augšu. Bet drīz jau beigsies šie finanšu dati. Man liekas, apmēram šonadēļ visi būtiskākie, un tad iespējams, ka akcijas varētu atkrist. Vai arī tad būs vajadzīgas ziņas par veiksmīgām sarunām par tarifiem. Bitcoins arī ir izšāvis cauri rezistences līmenim 96,000 un ir jau virs 100,000, varētu pat iet līdz 113,000, kur ir nākamais rezistence, bet šī zona virs 100 ir tā diezgan sarežģīta Bitcoinam, grūtākie.